Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Bet šodien mazliet savādāks raidījums un ikdienas pārdomas. Kā jau vakar es jums solīju, šodien mēs apskatīsimies veidu, kā mēs praktiski varam nocirst tās lietas, kas mūs ved apgrēcībā. Lai mēs nepaliktu tikai pie sausas teorijas, bet lai mums būtu iespēja spērt praktiskus soļus. Pirmā lieta – tev ir jānosauc konkrēta problēma vārdā. Nevis man ir problēmas, bet konkrēts vārds tavām rīcībām. Ja tu esi atkarīgs no telefona, nosauc to arī tā. Ja tu esi atkarīgs no pornogrāfijas, tad tā arī pasaki. Sievietes, ja jūs barojat sevi ar romantiku no romantiskajiem kino un esat jau atkarīgas no tā, tad tā arī pasakiet. Ja jūs esat atkarīgi no sociālajiem tīkliem, kur jūs visu laiku scrollējat un salīdzinat savu dzīvi ar kāda cita, tad tas ir jānodefinē un jāieliek vārdos. Kad mēs esam nodefinējuši problēmu un nosaukuši to vārdā, mums šī lieta ir jānovērtē un uzdod sev jautājumu, vai tas, ko tu esi nodefinējis vārdos, tevi ved tuvāk Dievam, vai tas ved tevi tuvāk ģimenei, vai tas ved tevi uz dzīvību un dzīvības pārpilnību. Vai tieši pretēji, tas tevi ved prom no Dieva, ved prom no ģimenes un nes tavā dzīvē bailes, nemieru un iznīcību. Es ticu, ja tu to praktiski izdarīsi, tu ieraudzīsi lietas, kas tevi apzog. Un kad tu šīs lietas esi ieraudzījis un identificējis, paņem un nocērt tās. Ja tava problēma ir atkarība no telefona un no kādām aplikācijām, kas ir tajā, vienkārši paņem un izdzēs viņas. Ja tava problēma ir pārlūkot saturu internetā, kurš neved tevi tuvāk Dievam un grauj tavu emocionālo stāvokli, atrodi kādu programmu, kas monitorē, kur tu ej iekšā, un ja viņa redz, ka tu ej iekšā internetā, kur tev nav jāiet, viņa tev to neļauj izdarīt. Kā piemēru, tu vari ierakstīt Google web blokeru un redzēt kādus piemērus, kurus tu vari lietot. Ja tu baro savu iekāri komunicējot ar kādiem cilvēkiem, kas nav tavs vīrs vai tava sieva, izbeidz šo komunikāciju. Un primāri par visām šīm lietām lūdz Dievu, lai viņš tev dod brīvību un atrodi kādu, kura priekšā tu vari būt atbildīgs. Un kad tu jūti, ka grēks nāk tevi kārdināt, izmanto iespēju zvans draugam. Vēstulē Efeziešiem 5:13 ir teikts, bet viss, kas tiek atklāts gaismā, top redzams, jo viss, kas ir redzams, ir gaisma. Un ja tu atradīsi cilvēku, kurš ir tava uzticības persona un tur tevi pie atbildības, tā jau būs lielākā daļa no uzvaras. Nepaliec viens. Atrodi šo vienu uzticamo cilvēku, nosauc viņam savu problēmu konkrēti vārdā un vienojieties par pārbaudi, ka reizi nedēļā šis cilvēks apvaicāsies tev, kā tev iet ar tavām cīņām, un tu būsi godīgs pret viņu. Jo ir lietas, kuras mēs nevaram uzvarēt vienatnē, un vēl jo vairāk šīs lietas mēs nevaram uzvarēt, ja mēs tās neesam nosaukuši konkrēti vārdā. Es ticu, ka tev izdosies, un ja tu nāksi Dievu priekšā un lūgsi, lai viņš uzrāda šīs lietas, es ticu, tās tiks uzrādītas, un Dievs tev dos labo gribu un izdošanos cīnīties pret tām. Lai Dievs tevi svētī!